Laipni lūgti mūsu pirmajā vloga sērijā. Uzreiz gribēju atvainoties par to, ka mēs tik daudz lamājāmies video filmēšanas laikā, bet apsolam pie tā piestrādāt un izbaudiet šovu. Jo visiem, nu ko, svēršanās diena, 7. maijs, gandrīz visi ir iekļaujušies svarā, vēl pāris džekus gaidam. Rīt ir lielā diena Daņikam main event, Ričardam Bolotņikam main events. Ļoti interesanti pāri tādā ziņā, ka būs žoskās cīņas. Testosterona piepildīts events. Latvijā tādu neredzēs tādus bieži, tā kā pull-up, LED unit un tiekamies visi aftermovijā. Taisīsim svētkus priekš mūsu fanātiem, atbalstītājiem, draugiem. Mēs reāli to taisim priekš jums. Uztaisīsim svētkus, lai visi nokaifo. Tiekās. Tur runā sūdu, aizskar kritīs. Operators. Ejo, mūsu viens no vakara varoņiem, Aigariņš. Viņš parasti ir lielāks. Vai lielāks? Jā, nihuja, bļa, piste, vai izstāsts kaut var izvilkt ārā. Ejo, vajag ātri pabarot, brēt, zēnu tā, lai buļļot ir enerģija. Let's go, let's go. Sāļa zupu, jā? Es arī laikam. Piena un sāļa zupa, nice. Cīņas, un tas, ar ko mēs nodarbojamies, ir šis te, un šo mēs arī filmējam. Šis ir mūsu produkts, tie ir mūsu influenceri. Šādi arī izskatīsies tas, ko mēs te filmējam. Aigar, nu pastāst, kā ir 2 mēneši, neēst vispār neko? Nav tik traki, nav tā, ka nē, godīgi sakot, ļoti easy bija tas veidkats, tā kā, principā, baigi daudz neko neliec, protams, disciplīna bija, bet, nu, pieturējos pie kaut kā ļoti klīna un veselīga un skaidrs kā stikls 2 mēnešus un rīt stīkli birs. Es sāku jau decembrī, godīgi sakot, jau decembrī un no decembra līdz šim brīdim 10 kg. No 75 uz 65. Tanāk no decembra uz strīpas visu laiku. Jā, jau kopš mēs ar Daņiku jau runājam, ka būtu forši, ja es piedalītos, tad es jau sāku jau šito likt aiz auss un sāku trenēties. Un tā kā tāda pavisam nopietna kemps sākās kāds 2 mēnešus apakaļ, 1,5 mēnesi apakaļ. Bet Aigaram ar nēšanu nav problēma. Mums ar Aigaru pēc tusiņiem ir bijis jau nēšanas maratona visā. Kad nav apetīti. Tas ir commitments, man. Tu gribi teikt, ka tu nezini, kas tas ir, ja? Nē. Tu lieliski zini, kas tas ir. Nu, Siļķi kažokā. vairāk bija jautājums, ko viņš te dara? Kā tu vari uzdot tādu jautājumu, večki? Met iekšā. Pis ārā. Pis ārā, večki. Tu nēd siļķi Šito kažokā. es saprotu. Tu nēd siļķi kažokā. Bļed, es saprotu. Bļed. Jau, Ja, vecī, tu neesi latvietis, ja tu brēģi. Jā, sākās, kurš ir latvietis, kurš nav. Es ēdu lidiņā, es esmu latvietis. Bēčukiņ. Free promo, siļķi kažokā. Respekt, sponsorējiet mani, uzlieciet man siļķi kažokā uz maikas. Neizstāt siļķi. Jā. Man var majonēzi uzlikt. 6 gadi atpakaļ Aigaram bija pēdējā cīņa. Tā kā comebacks pēc 6 gadiem rītdien. Bazara 0 Fight Club 2. kārta. Mama man teica, seko saviem sapņiem un meitene sekos tev. Par faku. In 600 meters, slide left 46. Taču. Maucam tagad uz LED unit ēku, kur notiks rītdien fighti. Lielais Bazara 0 Fight Club events. Brauksim palīdzēt, paskatīties, kas notiek ar tribīnēm, vipiem, sēdvietēm, ar ekrāniem. Šobrīd tur viss liekās augšā, liela komanda tagad dara darbu, lai viss uz rītdienu būtu augstākajā līmenī. Kurš uzrakstīs labāko komentāru un piespiedīs laiku, šodien dabūs no manis 50 eiro uz kontu. Bļēc, atkal uz kontu. Uz kanta, bļē.
Braucam pārēst. Davai. Jo, davai. Mēs lidojam tik augstu. O! Paldies, Rekur, cilvēkiem, kas šo visu dara, protams, priekš mums, priekš jums. Būs iebaķi. Būs pizdēts veci. Nu, tas ir iebaķi. Tas jau, Izskatās, tas, protams, prostas kas vēl te operēs. tiks uztaisīts ar cilvēkiem, jau būs iebaķi, bet, nu, es paskatos uz turienu un jau varu pateikt, ka tas ir pizdēts. Cik es nopratu, negribas sadirst, bet tur būs fighteri aiz tiem aizkariem, un te būs eja viņiem, kur viņi varēs iet uz ringu ārā. Iedod 5 man, lai vismaz kāds man iedod 5 tagad, kad es demonstrēju. Iet ārā, iet pret uz... Tā arī būs, jā. Mēs esam iztirgojuši visu savu produkciju. Palaidām videoklipu, ka esam notirgojuši visu produkciju. Tā, nu vispār, mēs esam produkciju notirgojuši vairāk jau kā pirms nedēļas. Tagad palaidām oficiāli info. Drīzumā mēs esam visos Circle K-os, pārējos plauktus, ļoti liels plaukts, ļoti liels uzņēmums veikals, es vēl nesaukšu, nepalaid garām. Tas ir kaut kas nereāls. Mums nedaudz vairāk kā 3 nedēļās aizgāja pirmā fūra un īsti produkts pat nebija pieejams. Cilvēki gāja, izķēra. Tā kā mēs augam pa ļoti lielu kompāniju. 2021. gadā pirms Ziemassvētkiem Daņiks bija Spānijā atpūsties. Mēs ar viņu sazvanījāmies, stundu norunājām pa telefonu. Un mums atnāca šī ideja pa Lucky Punch. Tajā brīdī vēl nebija nosaukums. Man bija darbs tajā brīdī. Daņiks saka, nu, maucam. Es saku, nu jā, visi skipošu darbu un taisam augšā. Viss sākās ar mūsu Telegram čatu, ar Lucky Punch Gamble. Viss bīdījās priekš. Start from the bottom, now we here. Un tagad komanda viss, mēs esam izauguši līdz kam? Mēs esam izauguši līdz, bļaļ, Bazara 0, Sudrabu Fam, Lucky Punch Energy Drinks, un tas viss tikai turpinās augt. Mēs iesim ārā uz ārzemēm, tā kā vienu dienu šī kompānija būs ļoti big, tikpat big kā Toy tev aiz muguras. Yeah, man. Man vajag kaut ko, man kaut ko vajag fresh paņemt, jā. Man gribas kaut ko ahuena fly, jā. Gribas tā, lai es izskatos kā, bļēdz, 2000. sākumā, bet superfly. Šitās bikses, veča, bļēdz, man šitāda strīpa izplīsa. Es paliku tik resns beigās, ka man vienkārši viņas nahuj saplīsa. 120 rubļi, bļē, pa dirsu. Kā jūs? Gatavojāt? Jā, aizbraucām, tur pafilmējām uz vietas, kā tur ir. Kā jūs zināt, ka viņš ir zināms, cik expensive, ja jūs tur klips pāris reizes prasīs, lai uzfilmēt. Jā. Tur mega. 100 pakas. Caur pazīšanos sanāca tā, ka viņi zina kaut kādus, nu, Daņiks, karoči tur kaut ko zina, un viņiem patīk tā mūsu dvižuha, ko mēs darām, un tā viņi panāca pretī. Jo tā vajadzā tik iekšā. Jā. Tas liecīgs, tur parasti viņas reidinājums, man ir parasti kaut kas saka, dod 7, 8. Jā, tur ļoti dārgi, Viņi baigi panāca, Jāuzmēra. Tā cena ir Jā, super. uzvar, Jā. Man liekas, kontentu labi uztaisīt, ka viens kontents jau labs izskatās ar tā kā pilsētas. Jā, tur vairāk ir uztaisīti, tur vizualizācijas. Laiks nav daudz, bet baigi nozīmīgs tāds materiāls, tāds ekrāni. Ar ko es runāju? Kur tu nevar pārkāpt? Jā, resnais ar tev varbūt XXL. Šitas tieši suka nav. Ja vienā brīdī saprati, ka viņš tev galīgi bļē nedara, tas nozīmē, ka viņš dāvēts ir atnācis. Ir atnācis sliktais šokolādes vīrs pie tevi. Tas laiks ir tie. Ar pudiņu kopā. Viņš ar pudiņu kopā un nevar metas lācis. Šokolādes vīrs, bļē, metas lācis un pudiņš, bļē. Tā tu sapratīsi pie durvīm. Nē, viņi šitā te darīs. Let's say hello. Man patīk plātie gali, man vajag reāli pietur plātie. Plātais, ne. Tev ar laikiem? Tu atnāks, tev iedod tiketi? Jā, man Dominiks gribēja, lai es Francijas jārā. Bļā, hujenda. Bet mēs nedziedāsim, mēs vienkārši tā kā aizvirši. Kā saka, 10 gadus šādā dizainā bijām nodzīvojuši, te bija otrais stāvs visu laiku. Te tur uz stāvu mēs nojaucām nost, uztaisījām tad balkonu. Es balkonu noliku tev, priekšā balkonām būs liels LED ekrāns gan apakšā, gan augšā. Šis te pukuts arī, bubulis ar to zina. Ne, viņš nebija bubulis, viņš bija šis te Varēņiks.
Kas ir varēņas? Tie ir pelmeņiem līdzīgs prikals. Ar ievārību iekšā, es zinu. Nafri, es varēņas. Ko tu uz mani? Vai čebureks? Čebureks un varēņas, bļā. Dubults lasts, bļā. Karoče, būs pārmaiņas hokopā ar vareņiku un čebureku priekšgalā, viss tad Bet, nosies. jā, labi. Bet, jā, tur domāt, ka lēta stāv tur, te būs sneaker area. Šis saruna ņemsies nost, tur būs tāds sneaker area, tur būs lēta. Ekrāns pa visu to daļu un būs principā tāds balkons par šo visu, un viņš principā ies, un viņš aizies nahrē līdz turienes balkons. We'll see. Tā kā bišķiņ vēl jāpagaida. Jebāt. Es agrāk spēlēju, atceros Zasalovka stacijā, dzelzceļa stacijā. Papis, un tad domā, kur vēl naudu dabūt? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Hey. Brāļi, viss ar maģi. Yeah, boy, let's fucking go. Paldies. Ja rītdien, tad jau būtu piemīsts. Jā, rītdien jau. Visam prom. Ok, davai. Un padomā, ir tās bigas. Davai lodzi līdz vēlākam. Davai, čau. Viņš šitādu kaloru to gribēja. Vecīt, pārbaudi kabatas. Viņš laikam maina konceptu. Viņš paliek vasarīgs un skaists. Tie ir māņi. Hood shop represent. Davai, Fāteri, jā? Tiekās. Tātad esam atpakaļ LED unit, atbraucām šeit uztaisīt soundchecku, bet izskatās, ka soundchecka nebūs šodien. Soundchecks būs rītdien no rīta. Jums pilnīgākais varēs cirvi pakārt gaisānā. Ekrāni, nu bļā. Hard. Nebūs vips stāvošana, nebūs vips sēdot. Bļā, vecīt. Tāds līmenis nākais. Šitādā vecī gribētos rubīties. Ja iepriekšējā fight showā mani vispār nepārliecināja vieta, tad šitādā gribētos rubīties. Ja vēl kāptu ārā ringā, tad šādā pasākumā. Jebaķi. Jā, hard. Jā. Pēdējais. Ja es būtu zinājis pusgada atpakaļ, kāds izskatīsies, varbūt tā būtu bijusi lielāka motivācija sākt trenēties. Labi, kaut gan diršana, es taisīju albumu, bet jebkurā gadījumā šis ir ahojeķi. Jā. Es arī būtu gatavs iekāpt šajā ringā. Ārpus arēnas nekas labāks nav bijis Latvijā. Zosāda, ja? Bļa, man arī zosāda. Ej, tu dirš. Ierubīja lietu apakaļ. O! Es redzu, ka tu mūs novēro, vecais. Tas Tu mūs novēro, jā? Mākslinieki ir doma pirms Daņika faita. Denis izies ārā, nomačīs Lidojam tik augstu. Lidojam tik Visdrīzāk remiksu, ja ne remiksu, tad oriģinālu, bet mēs nobliezīsim. Ir vēl viena pauze. Paga, Daņikam jau bija doma vispār, ka neviens nahu, es nerādos vispār līdz brīdim, kamēr Tieši eju tā. ārā viņu. Tad ir beigās jādara. Nu jā, vai nu pēc snaiperu vai pirms snaiperu cīņas. Davai pirms sniper cīņas. Davai pirms. Jā, pirms main event. Iznāksim ārā ar Daņiku, mēs tā arī darīsim. Iznākšu ar Daņiku, paliksim uz turpat pēc cīņas, jā. Kādā ziņā vai Bum, mainās? un tad nomačīsim pa virsu tam. Ko? Otrais Fight Clubs. Trīs lietas, labas lietas uznāca vēlreiz, pamēģināt viņš vairāk aizmētas. Tu piestāvi ļoti. Visi priecīgi, bļē, super. Tu, bļē, pat neko vēl neizdarīji, tikai pabļausties un visi jau. Konference, kas notiks pirms cīņas, un tad jau rītdien actions. Sarkanais stūrs. Ir. Boy! Kā izskatās, ne? Viņš paņēma manu sešpaku
un iefotošopoja priekš sevis, ķipā uz bildes, saprot. Bet tā, man jau nav žēl veči. Как она вообще старая, как выглядит? Круто, да? Атмосфера, блядь, пиздец просто будет. Palikusi nepilna pusotra stunda. Palēnām sāk piepildīties telpa. Šodien ir 7. maijs. Drīzumā konference face to face. Paldies manai komandai visiem. Nikita, Oskars, Dana, operatori, Denis, bļa, brāli, tev mīlu. Tas ir pīzdiets. Rīt šeit būs adrenalīna pārpildījums, būs rubaki un es nezinu. Gribu, lai jūs atnāktu un izbaudītu šo momentu. Mēs to daram konkrēti Bazara 0. Lai es saprastu, tas nav ne biznes nekas, tā ir tīra kustība priekš mūsu atbalstītājiem, priekš jums, jo šīs te, ko jūs te redzat, tas nav biznes, tā ir mūsu dzīve. Mēs to daram priekš jums, priekš mūsu atbalstītājiem. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums, mēs mausam, mēs esam gatavi. Ļoti laba skaņa, labas vizualizācijas. Būs super. Es domāju, nekavējiet šito ierodaties, biļets vēl nopērkams. Tā kā esam šeit rīt uz vietas. Skatīsieties mani, cīņa numur 7. Būs uguņošana. Kritīs kāds. Dzērieni, ēdieni. Vipi, stāvvietas. Būris, visai žoga notiksies. Jā, un kas par ekrāniem. Nu, principā kāds kritīs, nepalaidīs ne no viena leņķa garām. Tā kā visos stūros kāds kritīs. Say bis? Labi. Man ir tavārs. Ir prece, būs klienti. Grib pagaršot? Aizvien piedāvāsim tiem čaļiem, lai viņiem pietiek spēka, lai zēniem pietiek spēka nosēdēt. Padzerties? Padzerties? Ir padzerties zēni vēl? Vēl pa vienai. Jums te, gara darba diena, tā kā var droši. Rīt būs vēl garāk. Esam jau finiša taisnē, ilgi vairs nav palicis. Pilnīgākais razjobs garantēts rītdien. Jā, tas ir tieši. Bļa, tā ir necēļa. Kurš tas ir tieši? Tas ir viens no pirmajiem čokiem, kurš kāds. Klausies ar mani, jo taču gadi. Viņš nav, viņš pagam, viņš latvietis? Jā. Ok. Viņš daudz rītdien zaku jālīsam. 1 minūte blēžam, jā? Tā, jāieņem vietas, blēd. Čau, šeit Sintija un Lāsma. Un mēs nokavējam face to face pasācienu. Jā, bet mēs zinām, ka bija jaudīgi, tāpēc, ka Bazara 0 ir lucky punch. Es atvainojos. Daily dose of luck. Jā. Un visiem, kas grib uzvarēt rītdien, iesaku ļoti daudz lucky punches izdara. Sintijas tutorial. Bet lai sirds neapstājas. Pareizi. Aigar, kas notika face to face tāds? Sakāvās kāds vai nesakāvās? Nē, bija pāris vārdu apmaiņas, bet īsti nekas nebija. Man liekas, ka Daņiks bija tāds agresīvākais. Dzerskis, jā? Tā, jā, ievibrēja sākumā un ievibrēja beigās. Nu, man daži vārdi par šito visu pasākumu, ka Latvijā, Baltijā un varbūt Eiropā nevienmēr tas viss notiek. Un
fantastisks, grandiozais šovs, kur būs ļoti skatāmās cīņas, piemēram, kā Daņiks risinās savus jautājumus, savu pretinieku. Un nemazāk svarīgāk cīņas ir Ričarda Beloķinga pret Bavārijas snaiperi, jo Velter astotniekāts lielajā pasaules mēroga šovā viņi satikās finālā, kur Ričards Beloķins vinēja 10. raundā ar nakautu. Un tagad viņi tiksies šeit, Rīgā, Latvijā, uz Bazāra 0 Fight Club Show 2. Un es domāju, tā būs nereālākā maize, tāpēc domājiet paši. So my name's Adam Noble-Forsey. I'll be the English commentator tomorrow night at the production. Very excited about tomorrow's show. I was lucky enough to work on the first time Serge Michel and Richard Bolotniks fought each other. I'm slightly concerned for each fighter's safety, but I'm also excited at the same time. I think the 4-ounce gloves will create a lot of blood and a lot of gore. Yeah, very exciting new fight promotion in Latvia. It's been a long time coming. There hasn't been a lot of shows for the last 2 years. So yeah, very excited about tomorrow night. Tikko oficiāli noslēdzās konference, jeb weigh-in, face-to-face. Nu, ko atmosfēra šeit vēl ir kāda ir, te vēl ir cilvēki. Tur fighteriem vēl stāsta, kas rītdien notiksies, noteikumus. Vēlreiz viss tiek izklāstīts. Tu jau deņevē. Apmetīsim vēl vienu aplīti šeit un tad uz ofisu. Atrast labāko komentāru, uzdāvināsim kādam 50 eiro. Un pēc tam tiekamies jau rītdien, lielajā dienā. Lucky Punch TV tagad mēģinās visu iemūžināt, sekojot līdzi. Esam Lucky Punch bāzē, bet vispirms ir jāaiziet kaut kas pārēst. Fuck it, man. Tik gara diena. Vajag enerģiju. Mama man teica, seko saviem saviem, un meitenes sekos tev. Labu apetīti. Sākam scrollot. Palasīsim, kas mums te ir. Ir diezgan daudz komentāru. Mēs kaut ko jau sākām lasīt vispār. Mēs ik pa laikam, kad tika pievienot komentāri, mēs viņus izlasījām, tā kā esam piefiksējuši dažus jau, bet iziesim cauri ātri. Tagad no pēdējā uz leju, ne? Es eju no apakšas uz augšu. Jā, davai. Pats pirmais, kas parādās, ir no Gzanķika. Reis Finkls saitas uz ārumā gāja. Damn right. Nazis turās, mēs blakām, ietegots Daņiks. Viņš ir tas nazis. Čotka. Vīri, ziniet, kāpēc bazars 0, jo vīri neiet tur bazarēt, bet sisties. Šis bija labs. Šito es piefiksēju. Jā, šis ir labs. Šis būs nevis pasākums, bet leģenda Bazara 0 cīņas sola asinis, nakautu un spridzina līdz pēdējam sitienam. Es tālāk... Var redzēt, ka daži pālī raksta komentārus. Jā, Randijos vēl nekas tik traks nav redzēts. Kas ir Randijos, es nezinu. Tur tiekamies labāk klātienē nekā skatīties storijas pēc tam. Nu, tas 100%. Jā. Lai skan bungas, gaisā ceļas dūres. Bazara 0 Fight Night 2 ir klāt milzīgs cieņas apliecinājums visiem cīkstoņiem, kas uzdrīkstas stāties ringā. Jūs esat iedvesmas avots. Šī nav tikai cīņa par uzvaru, tā ir cīņa par raksturu, neatlaidību un sirdi. Paldies arī visai organizatoru komandai, bez jums viss šis nebūtu iespējams. Uz lielisku vakaru un neaizmirstamiem dueļiem, lai labāks uzvar, bet visi iznāk stiprāki. Ļoti labi. Jā, tas ir labs komentārs. To varbūt arī vajag pie favorītiem noskrīnšotot vai kaut kā. Te meitene oriģināli ir piegājusi, vienkārši ierakstījusi labākais komentārs. ļoti oriģināli, mīļā, ļoti oriģināli. Cerams, ka arī Origo apsargs ieradīsies uz cīņu. Bazars 0 Fight Club 2 nav priekš tiem, kas raksta komentārus, tas ir priekš tiem, kas rada tos ar dūrēm. Okay. Esi kādreiz radījis komentārus ar dūrēm? Ja man būtu 3 rokas, es katram no jums paspiestu roku, un man būtu 3 meitenes reizē. Hashtagā kaut kā tā, hashtagā 3 rokas. Jo. Tu tāds, skaties manējo. Bazara 0, viņi to savu. Viņš
sāk ar tādu jautājumu zīmi, ķipa liekas, ka viņš tūlīt uzdirsīs. Bazara nulli? Bazara nulli viņi sauc to, lai tavs pretinieks ieskatās pogulī, ieraudzīs īstu nulli. Bet sākums ir tāds, ka liekas, ka viņš kādu tūlīt hujārīs nos. Bazara nulli viņu to sauc. Bet nē, super, paldies. Neviens komentārs nav slikts, par dažiem vienkārši tiešām tāds. Ir tādi dzejnieku pusi. Skaties šito, arī dzejnieks raksta šito. Rīt Daņiks pārvērtīsies par leduskapi, ar dusmām augsts, smags un pilns ar gaļu, kas sit ārā derīguma termiņu pretiniekam, lai izdodas mūsu Daņikam, kā arī citiem pārējiem. Nē, Bazars mūsu. Dzejnieks, ritīgi. Jā, pārvērtīsies par leduskapi pilns, bļēt, ar ledu un gaļu. Lucky Punch ir labākais enerģijas dzēriens pasaulē, visiem iesaku atbalstam savējos. Nu, paldies. Yeah, man. Galvenais skatoties cīņas neapdirsties no adrenalīna. Hashtagā irsties. Jau milzīgs, šitas ir tāds paragrāfs. Milzīgs respekt visiem cīkstoņiem, jūs esat īsti karēvi, kas ar katru soli ringā pierāda, cik tālu var aizvest neatlaidība, gribas spēks un treniņu gadu darbs. Jūsu cīņas iedvesmo veselu paudzi, jūs motivējat nepadoties, celties augšā un turpināt, neskatoties ne uz ko. Šis nav tikai sports, šis ir dzīvesveids un rakstura spēks. Milzīgs paldies Bazara 0 Fight Club komandai par šo pasākumu, par iespēju katram cīkstonim pierādīt sevi, attīstīties un nest uz āru to, kas deg iekšā. Super. Jūs paceļat Latvijas cīņu sportu nākamajā līmenī, uz priekšu tikai augstāk, tikai spēcīgāk. Labs. Šis arī noskrīn no. Tu ielaiko. Šitie divi, tas iepriekšējais, kas arī bija garāks. Es pateikšu, kāpēc šie pagaidām ir mani favorīti, jo tur tiešām ir piedomāti. Visi ir piedomājuši un mēģinājuši kaut ko asprādīgu un foršu pateikt, bet šeit tāds no sirds vairāk tas komentārs. Tāda sajūta vismaz ir. Kronoloģiski forši, labi atsauces, kaut kādi labi vārdi, forši, kaut kāds vienkārši pozitīvs, krutas lietas ir pateikts. Tā kā šie divi ir kruti. Kaut ko tādu neviens Latvijā nebūs redzējis. Veiksmi, spēku un izturību vīriem, kas ies cīņā. Liels respekts tiem, kas palīdz veidot šāda veida pasākumu. Un tas pats visiem cīkstoņiem. Lai spēks un izturība visos raundos un lai uzvar labākais. Nu, arī foršs komentārs. Tiešām foršs komentārs. Neslikti, jā. Es teiktu tā, mēs esam pārgājuši pāri visiem komentāriem pa lielam. Es arī tās paskatījies vairāk. Es arī izgāju visiem pa lielam cauri. Tie divi garie, es nezinu. Un viens īsais tāds konkrēts. Man liekas, ka, zini, kā garš bija tāds, nu labi, viņi būtu padomāja, forši aprakstīja tādu uzrakstīja, bet šeit ir tāds tieši konkrēts. Kurš? Vīri ziniet, kāpēc Bazara 0, jo vīri tur neiet runāt, bet sīsties. Vai arī šitas garais, kas ir milzīgs respekt visiem cīkstoņiem. Jūs esat karēvi, ir katru soli ringā pierāda, cik tālu var aizvest neatlaidību. Nu, tāds diezgan, man liekas, zini ko, patiesībā, jā, šitas ir diezgan krūts. Palasi, izlasi, paskaties. Viņš tāds, var redzēt, ka čalis ieguldīja darbu mazliet un padomājas par to, ko nu, šitas ten, jā. Milzīgs respekts visiem cīkstoņiem. Jūs esat īsti karēvi, kas ar katru soli ringā pierāda, cik tālu var aizvest neatlaidība. Gribas spēks un treniņu gadu darbs. Jūs paceļat Latvijas cīņu sportu nākamajā līmenī. Uz priekšu tikai augstāk, tikai spēcīgāk. Šitas ir krūts, komentārs. Es reāli, tas ir tas, ko tu arī pirms tam bija lasīt. Es izvēlētos šo. Šis ir mans favorīts. Es arī. Tātad uzvarētājs ir atrasts. Uzvarētājs atrasts, mēs izķemējām visus komentārus un uzvar Votinovs Kristiāns Orests. Karoče, bet vēl mūsu favorīts ir, tam mēs kaut kādā atvedīsim enerģijas dzērienu, kaut kādu jauno garšu vai komplektu. Mēģināsim paturēt prātā, jo tas, zinat, kāpēc Bazara 0, jo čaļi neiet runāt, bet... Sisties, jā, tas arī ir diezgan krūts. Vecīt, mēs tev pamanījām, un tur vēl bija krūti. Visi tie, kas gari, sirsnīgi, pozitīvi no sirds kaut ko rakstīja, un vispār jebkurš, kurš rakstīja komentārus. Paldies visiem, liels jā, tiešām krūti, bet šoreiz favorīts ir šis kaut kā mums, jo man arī, kad tu pirmo reizi nolasīji, man uzreiz aizķēja. Jā, nu, te var redzēt, ka čāls tiešām padomāja pie tā, ko viņš uzrakstīja, un uzrakstīja diezgan forši. Mūs tas aizkustināja, mūs tas uzrunāja. Mēs šērojam tulītās komentāru storijā un sazinājāsimies ar tevi. Un tas, kas uzrakstīja, ka tev tā kā sudraba pēdas ir tādi paši kā tev mājās plakāti, tas arī ok. Kas? Kas sudraba pēdas ir tā kā mājas plakāti? Nē, citas ir, tas arī dzēnieks Rainis, bļē. Es nu ko, nahuj? Draugi, viss. Lucky Punch TV vlogs, oficiāli vloga. Pirmā diena Noslēgusies, jā, super.
Paldies, ka skatāties. Paldies visiem, kurus šodien satikām, iesaistījāties komentāriem visiem. Mēs turpināsim. Bet šīs vēl nav beigas. Turpiniet skatīties vlogu, jo rītdien būs vēl lielāks razjums. Zeibis.